Sveicināti! Es esmu Swedbank Private Banking vadītāja Astra Šepa. Jūs klausāties 15 minūtes ar Swedbank Private Banking podcastu, kurā ar kolēģiem un viesiem runājam par aktuālo, noderīgo un interesanto ieguldījumu pasaulē. Jaunas epizodes iznāk 2 reizes mēnesī, katru otro piektdienu. Sekojiet mums, lai nepalaist garām jaunākās diskusijas par ieguldījumiem. Sveiciens Swedbank Private Banking klientiem! Šodienas epizode ir ļoti īpaša ar to, ka uz epizodi esmu aicinājis podkāsta 15 minūtes ar Swedbank Private Banking viena no lielākajiem faniem un uzticīgākajiem klausītājiem, kas vienlaikus ir arī Swedbank Latvija valdes priekšsēdētājs Lauris Mences. Čau, Lauri! Sveiki, Astra! Sveiki, klausītāji! Un šodienas epizodē ar Lauru parunāsim gan par Swedbank pieeju ieguldījumu kultūras attīstīšanai Latvijā, gan arī es teiktu, ka tā ekskluzīva pirmo reizi laikam arī par Laura privāto pieeju ieguldījumiem. Tā kā liels prieks ar tevi šodien sarunāties kā mūsu podkāsta viesi. Un pirmais jautājums, kādēļ tu klausies mūsu podkāstu? Es tiešām klausos podkāstu un varbūt es neteiktu, ka esmu pilnīgi visu dzirdējis, bet lielāko daļu noteikti. Un par šo podkāstu darbības laiku esmu piefiksējis tādas 3 lietas, ka pirmkārtām, lai arī es pats mēģinu ikdienā sekot līdz aktualitātēm finanšu tirgos un ekonomikā kopumā, bet tomēr neizbēgami kaut kas jau paskrien garām, un tad caur to regulāro rutīnu, kas, būtu šī podkāsta klausīšanās, var tad kaut kā tādu ziņu, kas ir varbūt pagājusi garām, noķert vai arī, dzirdēt kaut kādu, detalizētāku analīzi vai komentāru. Tā kā ir tā viena lieta, ko esmu piefiksējis. Otrs noteikti, kad ik pa laikam jūs uzaicināt kādu interesantu ārējo viesi, un tad var, gan viņa dzīves, karjeras un arī, protams, ieguldījumu pieredzi paklausīties. Un trešā lieta, tie praktiskā, protams, arī novērtēju, kā tu un Private Banking kolēģi ir tā kā iegājuši šajā podkāstu žanrā un jūtaties, kā tu šodien arī šeit kā zivs ūdenī. Un es tad tāds mazliet satraucies uz adatām te nāku. Tā kā brīnišķīga tradīcija, un es domāju, ka daudziem tā ir kļūst par tādu regulāru praksi klausīties Private Banking podkāstu. Tikai liels paldies par labiem vārdiem un ļoti tiešām priecājos, ka pievienojies šodien mums un arī priecājamies par ikvienu klausītāju, kurš ir mūsu regulārais klausītājs un tiešām piekrītu arī, manuprāt, ka visi mūsu komanda ir augusi šī podkāsta ierakstīšanas laikā un esam spējuši un spējam piedāvāt mūsu klientiem kvalitatīvu un aktuālu informāciju un galā arī, kas ir podkāsts, es teiktu, gandrīz pat galvenais mērķis un arī visas Swedbank, es teiktu, mērķis ir kopējās sabiedrības izglītošana ieguldījumu jomā un tādas Latvijas ieguldījumu kultūras attīstīšanas. Un kas savā ziņā, manuprāt, ir arī viens no Swedbank Latvija un arī Swedbank grupas tādiem strateģiskiem mērķiem, tāpēc tāds pirmais jautājums man būtu, varbūt vari pastāstīt nedaudz vairāk par to, ko Swedbank ir darījusi un dara ieguldījumu jomas attīstīšanā. Un par to, man liekas, mēs nemaz tik daudz mūsu podkāstā neesam runājuši vai lielījušies līdz šim. Ja ne gluži pamats, lai lielītos, tad gandarījumam gan. Un es pat teiktu, ka tas piešķir tādu papildu jēgpilnību tam mūsu darbam, jo ceļš uz finansiāli stabilu un ilgspējīgu sabiedrību, kas ir mūsu bankas vīzija, ir grūti iedomājams bez tāda sistemātiska ikdienas darba pie sabiedrības finanšu veselības stiprināšanas. Un šeit, ņemot vērā mūsu klientu skaitu un vispār vietu un lomu ekonomikā, ir kaut kas, kuru mēs varam sniegt tādu ļoti būtisku un es arī ceru paliekošu ieguldījumu. Attiecībā par finanšu veselību, mēs to saprotam, ka ikvienam cilvēkam ir sakārtotas šīs te ikdienas un pamatlietas, proti norēķina konts, norēķina karte, autentifikācijas līdzekļi, digitālie rīki, ka klients ir savam dzīves ciklam atbilstošajā 2. pensiju līmeņa ieguldījuma plānā un ka visbeidzot attiecībā uz tiem bāzes riskiem
Viņam ir gan tātad dzīvības apdrošināšana, gan, ja tas ir aktuāli, arī īpašuma apdrošināšana. Un tad, kad par šo kā par kopainu tātad klients ir parūpējies, tad mums ir laiks un vieta, protams, runāt arī par ieguldījumu, uzkrājumu, investīciju jautājumiem, kas jau ir saistīti ar savas labklājības veicināšanu ilgtermiņā. Te tas tirgus lielā mērā vēl veidojās, un mēs tātad paralēli gan izglītojam savus klientus, arī plašāku sabiedrību, un vienlaikus arī piegādājam jaunus produktus un pakalpojumus. Un ja mēs pieķeramies vairāk pie tās ieguldījuma jomas, ja tev būtu jāuzskata kādas pāris lietas, kas ir tas, manuprāt, vislielākais bijis pienesums vai tādas interesantākās lietas, kas no Swedbank produktiem vai tādām tirgus iniciatīvām bijuši ieguldījuma jomā? Laika ziņā noteikti mēs visvairāk esam veltījuši tieši pensiju tēmai, un tur jau mēs varam kaut kādā vēsturiskā nogrīzenī novērtēt, ka tieši, protams, caur banku sistēmu tātad notikās 2. un 3. pensiju līmeņa tā kā ieviešana Latvijā. Un tam mēs esam veltījuši ļoti daudz laika, un šogad, arī ņemot vērā neviennozīmīgi vērtētos izmaiņas nodokļu vai likumdošanā saistībā ar līdzekļu sadalījums starp 1. un 2. līmeni, tā aktualitāte tikai pieaugs. Protams, mēs esam kaut kādā mērā arī veidojuši infrastruktūru Baltijas akciju tirgus tādai, kā teikt, straujākai attīstībai, un nav noslēpums, kad darījumi ar Baltijas biržā kotētām akcijām mums ir bez maksas. Un tad, protams, instrumenti, kas ļauj mūsu klientiem dabūt ekspozīciju uz jau, kā saka, globālajiem, pasaules tirgiem, un tur robūru fondi noteikti minējam kā spilgtākais piemērs. Es domāju, ka mēs esam soli pa solim veidojuši to infrastruktūru, lai šie ieguldījumi būtu gan pieejami, gan arī, protams, kā es minēju sākumā, arī darbs ar klientiem, viņu izglītošanā, lai viņi varētu izdarīt pēc iespējas tādas informētākas izvēles šajā jomā. Jā, par izglītošanu runājot, tas noteikti, manuprāt, ir arī mums tāds liels fokus. Pastāst arī par šo, tā izglītošanas joma, kāpēc Swedbank ir tik svarīgi un kas ir tas, ko mēs tur darām? Kopumā šeit atkal nelieloties jāsaka, mēs tiešām, ja tā pastāst kopumā, mēs darām tiešām ļoti daudz, un vai tas būtu kaut kādas ikgadējās aktivitātes, kā piemēram naudas diena Latvijas skolās vai biznesa skiču konkurss vecāko klašu skolēniem un studējošai jaunatnei. Katra, ikdienas mūsu ieguldījumu konsultantu, sarunā ar klientu, un visbeidzot, protams, ar tādām lielām sabiedriskā atbalsta iniciatīvām, kā piemēram Fonds Augt vai Finanšu laboratorija. Tas viss, tā liekas, tas viss tā kā veido tādus mazākus vai lielākus strautus, kas satek tādā finanšu veselības upē. Kā saka, mūsu uzdevums ir... Jūrā cerams. Jā, mums skaidrs, ka mēs, vēlamies šo upi padarīt gan dziļāku, gan platāku. Starp citu, ja tu runā par izglītību, man gribās pieskārties vēl vienai tēmai, ko mēs podkāstā, manuprāt, arī neesam minējuši, ir šīs mūsu mobilās konsultēšanas komanda, laikam pareizi sauktos tā, kas, manuprāt, ir arī kļuvusi gan populāra visu klientu vidū. Varbūt var par to nokomentēt arī. Arī viss no vienas puses paliek arvien digitālāks, parādās jauni formāti, kā mēs runājam ar klientiem, un piemēram, mobilo konsultantu šīs te komandas ir kaut kas tāds, ko ļoti novērtē uzņēmumi. To, ka viņi var aizbraukt uz tādu klātienes, semināru uzņēmumu darbiniekiem, kur tiek apskatīts pilns finanšu veselības jautājums spektrs, no tā, kā padarīt dienu ērtāku, līdz ikdienu ērtāku, līdz tam, kā neiekrist krāpnieku ķetnās, kas, protams, šodien un diemžēl kādu laiku būs ļoti aktuāls jautājums. Līdz ar to tā nav pat tāda bankas, pat izbraukuma sesija, bet kaut kādā ziņā arī tas pakalpojums uzņēmumiem, kas tādējādi palīdz arī viņiem parūpēties par saviem darbiniekiem. Jā, manuprāt, šī tiešām brīnišķīga iespēja, ko arī, kas nav izmantojuši, noteikti izmantojiet. Un paturpinot par to
izglītības tēma, bet jau pārējot vairāk uz tev privāto pieredzi. Man bija tāds jautājums par izglītību un bērniem. Es zinu, ka tev ir meitas arī, un tas jautājums varbūt ir... Vai tu esi izmantojis kādas no Swedbank tiem izglītības iespējām savām meitām savā ziņā? Jūs varat padalīties ar savu pieredzi. Man meita iet 1. klasē, un viņai šogad bija naudas diena viņas klasē, un tad viņa atnāca, viņa man parasti pēc skolas nestāst praktiski neko, es uzprasu, kā gāja labi. Tad pēc šīs dienas viņa man vismaz teica, ka tur bija triku meistars, viņa mācījās deju kaut kādu, un Dāvis Bertrāns esot runājis par profesiju, sapni un vēl kaut ko. Viņš droši nestāstīja, ka ja tu sapņos smagi strādās. Iedvesmojas, īsāk sakot, bija kaut kādas iespējas. Man, droši vien kā daudziem, tad šodien mēs dzīvojam tādā informācijas laikmetā, kur par daudzām lietām, bērni pat pirmie pajautā, kā tev to jautājumu vai aktualizē to tēmu, pirms tu varbūt, pats biji gatavojies par to runāt. Un, man liekas, tas arī bija par akcijām un ieguldīšanu, jo man meitas jaunākās tieši jau pārsteidz vienā brīdī ar jautājumu par Apple un Metas akcijām. Tas arī bija saistīts, kad protams, aplikācijās, kas telefonos ir, tur jau ir tā defaulta investīcija, tā akciju tirgus aplikācija, un skaidrs, ka viņas tur dzīvojoties to telefonu arī uzdūrās, un tad radās tas jautājums, jā. Tā kā tas viss, tā teikt, normāli. Savukārt, manai vecākai meitai, kas jau pilngadīga, bija brīnišķīgs risinājums. Mēs sākām par to runāt, un tad īstenībā viņa pati pat pajautā, varbūt es varu piezvanīt uz banku, jā, un es tā kā brīnišķīgi, jā, kāpēc nē. Un viņai bijušas 2 jau tā kā sarunas sesijas ar ieguldījumu konsultantu, un viss brīnišķīgi izstāstīts, un mēs varam pēc tam vienkārši tā kā paraflektēt par to, tā kā, šeit es tā teikt izmantoju bankas pakalpojumus, jā, outsourcēju, jā, priekš meitu izglītošanas, tā sanāk. Man tev klausoties, vēl tāds papildu jautājums ķecerīgs radās. Ko tu meitām atbildēsi to jautājumu par Apple un Meta akcijām, kad viņas tev vaicāja to viedokli? Jā, es man liekas, atkal priekš viņām to visu stāstu sarežģīju, jo es mēģināju tā kā izmantot tos Apple un Metas piemērus, lai, teiksim, pastāstītu par kaut kādiem ekonomikas un finanšu tirgus pamatiem, kurus tu var noilustrēt, piemēram, braucot pa pilsētu, rādzot kaut kādus uzņēmumus, jā, un stāstot par kaut kādiem biznesiem, jā. Bet, ir skaidrs, ka, jauniešiem ir zināms, kā saka, tas uzmanības ēters, jā, un tāpēc mums tā kā pie tā jautājuma brīdim jāatgriežās, jā. Bet vismaz skaidrs, kad, kā es minēju, tas jautājums parādījās no viņu puses, un līdz ar to bija tāds ļoti dabisks, un tas nebija tā, ka es atnācu mājās, uzliku uz galda kladi un teicu, ka tagad mēs šovakar parunāsim par ieguldījumiem un akcijām. Un kā sākās tavs stāsts ieguldījumu ceļā, vai tas, ka tu strādāji bankā, tev kaut kādā veidā ietekmē, vai jā? Mēs prasam, kas tev iedvesmoja sākt ieguldīt, kāpēc tu sāki ieguldīt? Man vienkārši paveicās, es biju īstajā laikā, īstajā vietā, vai citiem vārdiem sakot, man paveicās ar darbdevēju banku šajā gadījumā, jo savulaik, protams, banka ne tikai informēja un mudināja darbiniekus domāt un izmantot uzkrāšanas pakalpojumus, bet arī bija viena no pirmajām, kas, piemēram, veica iemaksas 3. pensiju līmenī, kas toreiz bija tāda ļoti īpaša, tā saucamā labuma groza sastāvdaļa, kur šodien, es teiktu, tas jau tā lēnām veidojās par tādu tirgus normu, un nākotnē to izmantos ar vien vairāk uzņēmumu, ņemot vērā, kā pieauga konkurence par darba ņēmēju. Un otrs aspekts,
Es visu laiku esmu bijis tomēr iesaistīts klientu apkalpošanā, un tas neizbēgami nozīmē sarunu par bankas produktiem, pakalpojumiem, risinājumiem, un tad ir tikai normāli, ka tu par viņiem var runāt tā kā no lietotāja kurpēm, ka tu pats arī tos produktus izmanto. Tā kā tas, man liekas, ļoti organiski. Bet, pateicoties, kad es strādāju bankai un pateicoties arī bankas politikai, es šos uzkrājumus esmu sācis veikt noteikti agrāk nekā droši vien citā gadījumā. Kas ir tavs mīļākais ieguldījuma produkts? Es teiktu, ka drīzāk interesantākais tie būtu roburu ieguldījumu fondi, jo pēc savas struktūras, un to šķiet es jau minēju iepriekš, ka tie piedāvā tādu ļoti ērtu piekļuvu faktiski visas pasaules publiskajiem akciju un obligāciju tirgiem. Tur arī tāda ļoti plaša un interesanta izvēle. Iedziļinās gan pēc geogrāfijas, gan pēc nozarēm, gan arī pēc riska apetītes parametriem. Un vēl starp citu tādus instrumentus vai tādi instrumenti, kā roburu ieguldījumu fondi, ir kaut kas tāds, kur to investēšanu veikt regulāri. Līdzīgi kā mēs regulāri veicam iemaksas trešajā pensiju līmenī, tāpat arī investēt roburu fondos mēs varam regulāri. Nav obligāti, kā saka, jāgaida un jānoķer kaut kāds nosacītais īstais tirgus brīdis. Un tas ir tas īstenībā, kā mēs izglītojam un konsultējam mūsu klientus, ne tikai uzkrāt trešajā pensiju līmenī, bet arī ieguldīt regulāri un ilgtermiņā. Tu tā kā tāds ideāls Swedbank klients. Es mēģinu, to. Jā. Man varbūt arī tāds jautājums interesants. Es domāju, ka citiem būtu interesanti dzirdēt, vai tas, ka tu esi Swedbank valdes priekšsēdētājs kaut kādā veidā arī ietekmē vai pareizāks jautājums būtu, vai ierobežo to tavu ieguldījumu pieeju, vai tev kaut kas ir aizliegts? Tiešā veidā, kad aizliegts nav, bet ir jāņem vērā zinām ierobežojumi, piemēram, dēļ manas, kā saka, lomas, specifikas, man ir iespēja, kā saka, nonākt tā saucamajos iekšēja informācija turētāju sarakstos, un, protams, arī strādājot, kredītkomitejās, piemēram, Baltijas līmenī, es varbūt redzu vairāk informācijas par uzņēmumiem, vispār par Baltijas tirgu, un tad, lai, izvairītos, no jau kādām interpretācijām un iespējamiem interešu konfliktiem, tad es šobrīd atturos no ieguldīšanas Baltijas akcijās. Bet citādi, nē, varbūt tāda vēl viena priekšrocība, tā ir jebkuram bankas darbiniekam, kad pirms mēs tad laižam apritē mūsu klientiem kaut kādu jaunu produktu vai pakalpojumu vai risinājumu, tad mēs bieži vien to notestējam, kā saka, bankas iekšienē. Tad, protams, es un daudz mani kolēģi arī tajā iesaistās. Jā, šī ir ļoti forša iespēja darbiniekiem. Vēl arī tāds jautājums, private banking novembrī, kā tu zini, svinēja jau 25 gadu dzimšanas dienu, un patiesībā drīzumā savā ziņā būs šo dzimšanas dienas svinību kulminācija, kad Mākslas muzejā Rīgas birža ar mūsu atbalstu no 25. janvāra līdz 27. aprīlim norisināsies pasaules slavenās franču mākslas leģendas Bernāra Venē darba retrospekcijas izstāde. Un tā izstāde ir veidot speciāli Rīgai, un tās centrālā asa ir matemātika, kas paša Venē vārdiem runājot sevi ietver visaugstāko iespējamo abstrakcijas līmeni mākslā. Sarežģīti, jā. Bet zinu, ka arī tev matemātika ir ļoti tuva sirdī un ir caurījusi tavu dzīvi jau kopš bērnības. Noklausījos tavu raidījumu Monopols, kur tu minēji, ka tavs vectēvs bija matemātikas skolētājs un populāro matemātikas grāmatu autors Jānis Mencis. Tad tas jautājums ir tāds, vai un kā matemātika ir ietekmējusi tavu pieeju ieguldījumiem, varbūt arī dzīvei? Es teiktu, ka matemātikā ir tādas divas svarīgas dimensijas - disciplīna un harmonija. Tādā izpratnē droši vien, kad matemātiku nevar apgūt bez disciplīnas, savukārt apgūstot viņu, tu redzi, to harmoniju, kas veidojās no likumsakarību, skaitļu un citu likumu tātad pasaules. Un, tad es varu, attiecinot uz sevīm, droši vien bez tās disciplīnas, ko
Es tā pieņemu, esmu tā kā varējis trenēt, teiksim, ar matemātiku, tas man noteikti ir palīdzējis profesionālajā karjerā, un savukārt harmonija, tā ir vairāk tāda varbūt iekšēja vajadzība, kad tas nevar būt, teiksim, man kā personībai tikai darbs vai tikai viena tēma. Man un starp citu manam vecātājam arī viņam, kas bija ļoti tāds plašs interešu loks. Protams, viņa pamatdarbi, tāpat arī sports, politika, mūzika, grāmatas. Un tas varbūt tas ir tas, ko esmu no viņa pārņēmis, ka man arī svarīgi būt tādam, iegūt to harmoniju, ko sniedz tāds plašs interešu loks. Tā kā, vai tas man palīdz? Droši vien, ka jā. Tāds filozofisks jautājums uzreiz par harmoniju un finanšu tirgiem. Vai finanšu tirgos tu arī redzi harmoniju? Īstenībā tas ir interesants jautājums, arī to harmoniju finanšu tirgos, jo, atkal salīdzinot ar matemātikā, tur tomēr ir apakšā kaut kādi stingri likumi, kuri kā saka, nepakaļaujas emocijām. Jā. Savukārt finanšu tirgos mēs bieži runājam par to, ka kaut kas ir vērts, nevis tāpēc, ka viņš ir tik vērts, bet tāpēc, ka tirgus tanī brīdī, atsakot, kā saka, kāds investoru kopums, jā, tas kolektīvā gudrība uzskata, ka viņš ir tik vērts, jā. Tad jautājums, vai tā ir harmonija pēc, kā saka, likuma, vai tas ir vienkārši tā brīža noskaņojums, jā. Emocija atspoguļojums. Runājot par emocijām, kā tu raksturot varbūt sev kā ieguldītāju? Tu esi tāds spontāns vai pragmatisks, un cik daudz tev ieguldījumu jomā vada emocijas? Man tomēr to saucamo mindset, protams, pamatā veido, kas ir mans ikdienas darbs bankā, un īstenībā tas arī ir tas, kad es, tur, kā saka, man varbūt nav ne laika, ne arī, teiksim, varbūt šobrīd tās vilkmes, tur tādā, kā saka, superaktīvā režīmā, teiksim, tur ikdienā, teiksim, sekot, tur līdz piedalīties, drīzāk tā nevis sekot, bet piedalīties tirgū, tur mēģināt ar kaut kādu stockpicking nodarboties, jo, man ir vienkārši laiks. Adrenalīns pietiek dzīvē, jā, un varbūt caur to, ka, tiksim, tomēr dienas beigās, tas banku biznes ir tāds pietiekoši pragmatisks, jā, tad arī, tā es varētu teikt, ka tas arī man tad, spoguļojās vai atspoguļojās, jā, tad manā pieejā ieguldījumiem. Tu esi tāds ilgtermiņa investors droši vien, vai ne? Regulāri un ilgtermiņā, jā. Un cik bieži tu skaties tos rezultātus savu portfeļu? Es viņus skatos, kā es minēju, ne katru dienu, jā, varbūt ir kaut kādi nogriežņi, jā, bet es, tā kā es minēju, kā saka, man pamat, kā saka, fokus ir, teiksim, ir uz banku un, teiksim, visu veidu ieguldījumiem. Es, kaut vai tad, kad es sāku to darīt, es minēju, jā, agrāk, tad tas īstenībā tā pirmā atziņa jau bija, ka nenopelni, kad restīvi neiztērēta nauda, jo faktiski nopelnīta nauda, jā, un teiksim, tie kādi varbūt ienesīgumi, jā, viņi varbūt, teiksim, bija, teiksim, sekundāri, jā, varbūt tas arī, teiksim, tik daudz tad vēl nesakoja līdzi, jā. Tagad skaidrs, teiksim, tu vairāk orientējies lauciņā, jā, bet es to šobrīd, un tad tu vari kaut kā kritiskāk to vērtēt, bet es šobrīd vienkārši to konstatēju kā faktu, jā, jo, kā es minēju, teiksim, lielākai daļai, teiksim, visiem sabiedrībām mums ir jākrāj ilgāk un vairāk, jā, un viss faktiski sākās, un ļoti svarīgi komponenti ar to, kad neiztērēta nauda jau ir savā veidā nopelnīta. Un varbūt, tu uzskaitīji to spektru, ko tu dari ieguldījumos, vai ir kaut kas vēl, ko tu nedari, bet ko tu gribētu pamēģināt, vai tev ir plānā? Varbūt tās pašas individuālās akcijas. Arī es minēju, ka, piemēram, Baltijas tirgu es šobrīd nepiedalos, bet kādreiz es to noteikti varēšu darīt, un es arī ceru, ka izpildoties zināmiem nosacījumiem, arī šis tirgus būs lielāks ar vairāk emitentiem. Bet, kopumā no tāda retail investoru perspektīvas, ja tas pamat ieguldījuma portfels ir pietiekoši diversificēts, tad ar kaut ko jau var arī paeksperimentēt, un individuālās akcijas ir viens no tiem veidiem.
Un cits tad ir jautājums, kādi tā pieeja un mērķis, vai ieguldīt, piemēram, mīļākā zīmola akcijās, vai pārbaudīt savas tirgus prognozēšanas spējas. Zinu, es tieši izlasīju grāmatu tādu Just Keep Buying, kur bija, man liekas, kaut 3 paragrāfi, kur paskaidroja, kāpēc labāk nevajag individuālās akcijās ieguldīt. Tā kā varbūt arī Jā, tā arī prātīgākā pieeja. Es arī kaut kad, burtiski 10 gadu garumā lasīju arī tādu regulāri viena tādas sporta komentētāju vai analītiķu tādu iknedēļas slēju, ja, kur viņš tā kā, primāri apskatījās sporta aktualitātes Amerikā, bet, viņš arī iepina dažādas sociāli, teiksim, ekonomiskās tēmas, un viena bija par šo ieguldīšanu, un tur viņš kā mantra stāstīja, ja tev kāds tur zvana un saka, ja, ka, teiksim, man ir superīgā ideja, kā tu vari, kā teikt, pārspēt tirgu, jā, tad atcerieties, ka tur 90% gadījumu tas ir blefs, ka tev S&P 500, jā, tev garantēs, tā kā man kaut kas tā ir arī savā ziņā iesēdies, jā, tā mantra. Labi, sevišķi vēl nav laiks, tad tas ir labs kompromiss regulāri un ilgtermiņā. Jā, man laikam ir līdzīgi. Bet tad droši vien tev arī parasti interesē visiem tas jautājums, vai tev ir kādreiz ļoti paveicies nopelnīt, neproporcionāli daudz vai pazaudēt naudu, bet laikam, ja tu neesi tā beig spēlējies, droši vien tev nav tāda stāsta, ar ko padalīties. Tā kā tu to minēji, tad nē, bet tur, kur ar laika distanci, ja tā varētu teikt, man ir paveicies, ja reiz mēs par to runājam, un tam nav nekāda sakara ar finanšu tirgiem, ir stāsts par manu lauka īpašumu, jo pirms 18-19 gadiem, tad, kad mēs meklējam kādu vietu, kur varētu forši pavadīt vasaras Latvijā, tad tā mūsu noskatītā lauku māja nāca pārdošanā tādā neatņemamā komplektā ar zināmu platību lauksaimniecības zemju, kas mums toreiz, protams, nekādā veidā neinteresēja. Bet citādi mēs šo īpašumu nevarējām iegādāties. Tagad ilgtermiņā tā ir izrādījusies tāda neliela laba alternatīvā investīcija, jo par šo laiku, protams, lauksaimniecības zeme vērtība ir būtiski augusi. Mēs arī runājam par izglītības tēmu, gan sabiedrības izglītošanas, gan par tavām meitām runājām. Kā tu pats izglītojies ieguldījumu tēmā? Kas ir tas, ko tu klausies vai lasīji, varbūt papildus mūsu podkastam vēl? Jā, brīnišķīgs papildinājums jūsu podkastam man ir arī tādas, varbūt, iknedēļas rutīnas, kuras pasekoju līdz Bloomberg Business Week. Un dažkārt arī Leaders in Business, ka tur ir kaut kāda interesanta personība, un īstenībā caur to podcastu tad es nonāku arī līdz kaut kādām grāmatām, jo parasti viņas tiek uzaicinātas saistībā ar kaut kādu grāmatu, tur, teiksim, bieži arī, par biznesa, finanšu un ieguldījumu tēmu. Ikdienā Financial Times.com digitāli un Bloombergs, bet tāda nemainīga vērtība ir ekonomisti drukātā versija. Bez tās tādu nedēļas rutīnu, it sevišķi brīvdienās, man ir grūti iedomāties. Jā, tas, man liekas, ir tiešām kvalitatīvs medijs. Pie tādiem noslēdzošiem jautājumiem par to privāto ieguldījumu pieeju, jo vairāk sanāk lasīt un runāt ar cilvēkiem par ieguldījumiem, jo vairāk man ir, rodās tas jautājums, un tas svarīgākais jautājums ir, ar kādu mērķi tu ieguldi. Un tad man arī tev ir jautājums, kāds ir tas tavs mērķis? Uzkrāt vecumdienām tīri, atstāt bērniem mantojumā, vai baudīt vecumdienas, kad vairs nebūs Svetbanka vadītāja amatā, vai varbūt to kādu hobiju, ko tu krāji uz vecumdienām? Pirmkārtām, noteikti tad, kad es vairs nebūšu Svetbanka vadītājs, man nebūs iestājušās vecumdienas. Bet, ja nopietni, es šim jautājumam pieeju ļoti pragmatiski, jo uzkrājuma veidošana ilgtermiņā tā ir daļa no manas finanšu veselības. Tas ir stāsts par to, ka neiztērēta nauda, tā jau arī nopelnīta nauda. Un attiecībā uz mērķiem, tāpat kā cilvēku dzīve, viņi var būt mainīgi. Ja? Teiksim, šodien tie mērķi un vajadzības ir vienas, un rītdien tās jau var būt citas, bet galvenais, kad ir šī sajūta, kad es strādāju pie tā, ka man būs nodrošinājums šo te kaut kādu mērķu vai vajadzību realizācijai nākotnē.
Man pamet jaunu domu jaunai podkāstu epizodē par ieguldījumiem jūsu lauku mājās vai vasarnīcās. Jā, bet to citai reizē. Tur daudz var nākt un dalīties droši vien ar savu pieredzi. Jā, labi, tad vēl pie tiem pašiem noslēdzošiem jautājumiem. Mēs runājam par to Latvijas ieguldījumu kultūras attīstīšanu. Kas ir tas, ko vēl tavuprāt Latvijā varētu darīt, lai celtu to finanšu pratību un veselību un ieguldījumu izpratni? Kā jau daudzās jomās, arī šeit viss sāks ar izglītību, tāpēc es teikšu izglītība, jo bez labas izglītības nebūs iedomājama konkurentspējīga ekonomika, bez labas izglītības nebūs iedomājama spēcīga pilsoniskā sabiedrība, kas balsās uz demokrātijas vērtībām, tostarp arī, lai mūsu priekšstāvi, politikas veidotāji pieņem tādus likumus un regulējumus, kas ir vērsti uz attīstību, nevis iešanu pretējā virzienā vai stagnēšanu. Un arī mums kā bankai izglītības joma bija un ir svarīga, kurā mēs redzam iespēju sniegt savu artavu, tāpēc vēlreiz pieminēšu fondu Augt, pagājušajā gadā dibināto, kura darbības virzieni ir gan veicināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai visā Latvijā, gan sekmēt mācīšanos visu mūža garumā, gan celt skolēnu sniegumu STEM mācību priekšmetos un visbeidzot stiprināt visas sabiedrības finanšu veselību. Un pēdējais ietver arī ieguldījumu kultūras jautājumus. Tāpēc izglītība. Man liekas, tāds brīnišķīgs apkopojums, Lāra, no tās puses par to, kas ir tādās nākotnes finanšu veselības pamatā. Un noslēgumā vēl pēdējais jautājums, kāds būtu tavs novēlējums podkāstu klausītājiem un mūsu klientiem? Pirmkārtām turpiniet klausīties podkāstu. Tikko ir sācies, jauns gads, un tāpēc novēlēšu arī saglabāt to optimismu, kas tomēr mums vairāk vai mazāk pārņem gadu mijā. Un tad parūpēties par sev svarīgām lietām un būt drosmīgiem. Un varbūt tā izskaitā arī attiecībā uz ieguldījumu un investīciju jomu. Liels paldies, Laura, par brīnišķīgu novēlējumu un ka pievienojies šodienas sarunai. Manuprāt, klausītājiem bija interesanti dzirdēt gan par Svetbanka ieguldījumu jomā, gan arī tīri par tavu privāto pieredzi šajā jomā. Paldies arī, ka pievienojies mums tādā ļoti nozīmīgā brīdī, kad Private Banking svin jau 25 gadus, kopš sniedzam mūsu klientiem individuālās apkalpošanas pakalpojumus, un no sirds pateicamies mūsu klientiem par izrādīto uzticību, un arī nākamos 25 gadus darīsim visu, lai klientiem nodrošinātu labāko servisu un labklājības audzēšanas zināšanas. Paldies, Laura! Paldies! Un uz tikšanos nākamajā epizodē. Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos. Paldies, ka klausījāties! Lai izdevusies diena un uz tikšanos nākamajā sarunā!